mēs esam Makarskā. Atradām šeit apartamentus caur interneta portālu projektie apartments.net. Tas laikam ir labākais variants. Tur mēs atradām telefonu numurus, zvanījām uz vienu. Tur varēja no rītdienas tikai apartamentus, kurus mēs bijām noskatījuši. Tad uzzvanījām uz Makarsku. Atradām šeit. Tagad jau mēs esam iekārtojušies, atnākuši uz pludmali, izpeldējāmies jūriņā. Jūriņā zils ūdens, var redzēt visu cauri. Pat bez brillītēm var redzēt, bet rīt mēs noteikti atnāksim ar brillītēm uz tejieni. Mēs tad esam pie pilsētģimes notikļi, pie Zilā ezera. Gan īpaši zils viņš neizskatās. Zaļš. Jā, jau krāsa varēja no zilas līdz zaļai. Tā ir. Pavasaros viņš esot 100 metrus augsts, ir dziļš. Vasarās vēl ar pilnīgi ir. Šeit no klints lēc. Trakie. Metru augsts. Trakie lēc. Gaņāk tā. Kada te slove, samo sklopi oči, zovi me. U dobru i zlu, u javi i snu, znaj da uvijek bit ću tu. I kad padne noć, i kad svane dan, tu sam ljubav da ti dam. Tu sam ljubav da ti dam. Kur mēs dosimies? Laikam dosimies līdz Sarkanu ezeru. Tas nav iespējams. Nebeska ptica, Netrāpīja? Nē. zlatnika ves, kad te nema Esam pie Sarkanā ezera. jer što je Viņš ir ljubav, ja sam 281 metru dziļš. Tas ir izpētītais dziļums, pēc tam iet vēl dziļāk, kur īsti nav saprotams, kas ir. Te var mest akmeni. Un, ja iemet tajā ezerā, tad it kā precēšoties. Es vienreiz pamēģināju, man nesanāca. Likās jau, ka viegli, bet acīm redzot tā mala ir krietni tālāk tam ezeram nekā izskatās. Mēs esam atnākuši uz mežonīgajām pludmalēm Makarskā. Te sāk palikt bišķi pameļonīgi, mēs paiesim tomēr drusciņā atpakaļ. Tad nevar redzēt augstumu. Jā, no tejienes mēs tomēr neleksim. Tik traki mēs vēl neesam. Tik traki mēs vēl neesam, mēs tomēr gribam iekāpt ūdenī. Pagaidām. Jā, pagaidām vēl gribam iekāpt. Pasakains skats vienkārši. Jā. Šie ir mūsu apartamenti. Esam te jau otro dienu. Telts vieta Makarskā maksājot aptuveni 10 latus. Mēs šeit uz 3 dienām apmetamies pa 40 latiem. Iespējams, runāsim vēl vienu dienu. Mums te gan labi patīk, ir vēl ko darīt. Tā kā paliksim iespējams vēl kādu dienu. Neuzskatu, ka ir vērts kaut kur teltī palikt, ja var par nedaudz lielāku summu palikt apartamentos. Ir toalete ar dušu.
Te ir virtuvīte. Nav lieli apartamenti, bet 2 personām vairāk arī neko nevajag. Šī ir 3. diena Makarskas apartamentos. Šodien mēs bijām izbraukuši uz Omišu, uzkāpām portā. Tāds cietoksnis 350 metru augstā klintī, no kurienes īsti nesapratu, vai pirāti mānījās, vai kā tur tēloja bāku un uzvilināja citus kuģus uz klintīm. Uzbruka arī. Uzbruka. Tā skaitījās tāda bīstama osta kādreiz. No Dubrovnikiem vispār aizliedza braukt uz turieni. Tad pēc tam kāpām lejā. Kāpjot lejā, dabūjām pāris granātābolus pa ceļam. Nokāpām lejā un tur bija 2 laba pludmale. Tāda salīdzinoši nelieliem akmeņiem, tāda līdzīga mūsu Tūjas vai Saulkrastu pludmalē, kur tāda grāns tā kā drīzāk. Ne grāns, bet tādi smalki akmentiņi, kur varēja arī bez speciālajām ķībiņām ieiet. Interesanti ar masku skatīties, kas notiek lejā. Esmu ieguvusi sarkanu degunu un vaigus. Neatceros īsti, bet laikam par vakardienu nestāstīju gadījumu pie Bosnijas robežas, kad mūs apturēja. Mums, protams, nav numura, kaut kāda militārā policija vai kas viņi bija. Viņiem, protams, tas uzreiz bija interesanti, kas un kā saka, ka 700 kuņu sots esot par tādu pasākumu. Es tur atkal uztaisīju bēdīgo seju, izstāstīju, ka pazaudējām numuru kaut kur, nezinu kur, ko nu darīt, neko, vai tad neturpināsim savu ceļojumu, tagad uzreiz griezīsimies atpakaļ. Jā, tie tādi saprotoši bija, labi, brauciet. Protams, tur mums visas pases pārbaudīja, tur vēl tēva vārdu prasīja un tā pa nopietno izkratīja. Vai nevedam alkoholu vai kaut ko tur.